Atjaunotajā sezonā 4 mēnešus čakli strādājot, mēs jums parādījām daudz kā jauda un interesanti. Jūs jau zināt, tehnoloģiju pasaulē dažādi notikumi notiek turpat vai katru dienu, un katru dienu iznāk arī dažādas jaunas ierīces. Mūsu uzdevums ir atlasīt to labāko un interesantāko un parādīt jums. Lūk, šajā raidījumā mēs mazliet parunāsim par to, kā un ko mēs izdarījām, un kādas jaunas un interesantas tendences jūs sagaida nākamajā gadā. Lūk, šajā raidījumā. Labākā tehnika mūsu testu laboratorijā. Kāda tā ir un kāpēc? Interesanti un svarīgi notikumi, kas mūs sagaida tuvākajā nākotnē Latvijas IT ekspertu skatījumā. Un, protams, mūsu jaunā gada vēlējums. Lūk, mēs ar Jāni esam sagatavojuši secinājumus par šī gada apskatītajām tēmām. Esam testējuši klēpdatorus kopā ar blogeri un skolēnu Elviju un nonākuši pie secinājuma, ka šajā auditorijā vislabākie ir tīmekļa datori jeb netbooki. Kompakti, viegli ieliekami somā, ir sava tastatūra un arī baterija velk 6 stundas. Jauda, ziniet, dokumentu rakstīšanai un tīmekļa pārlūkošanai nekādu lielo jaudu nevajag. Vasarā paviesojamies robotikas sacensībās, kur uzzinājām, mūsu jaunieši cīņas robotu būvē ir reāli augstā līmenī. Esam vinējuši gan Eiropas čempionātos, gan ASV čempionātos, un tagad ekskluzīvā kārtā dodamies arī uz Japānas supersacensībām. Un paši Japāņi saka, mēs viņus drīz panāksim. Vēl mēs vasaras sākumā testējām vietāluņu fotospējas un nonācām pie secinājuma, ka savu digitālo mazo zieptrauku jūs droši varat atstāt mājās. Vietāluņs būs pilnīgi derīgs ātrajām bildēm. Ja bildes gribēs labas, jārēķinās, ka arī šis vietāluņs būs visai masīvs, jau nedaudz līdzīgs zieptrauciņam. Bet kas notiek, ja īsts fotoaparāts sāk līdzināties vietālunim? Nesen mums bija iespēja iepazīties ar unikālo Samsung Galaxy Camera fotoaparātu ar Android operētāju sistēmu, mobilā interneta savienojumu un aplikāciju featurām. Nofotografēja, uzreiz nošēroja, iepostēja, aizsūtīja e-pastu, vienmēr sakot, reāli moderns izstrādājums tehnomaņakiem vai, piemēram, internetu portālu redaktoriem. Rudens sākumā mēs ar ekspertu Intu Krastiņu testējām arī dažādus planšetdatorus un nonācām pie secinājuma, ka jā, Android šobrīd ir zenītā, bet planšetdators ar pieliekamu noņemamu tastatūru ar jauno Windows 8 tā ir īsta manta, kas būs īsts hīts nākamajā gadā un iespējams izkonkurēs klasiskos planšetdatorus un arī klēpdatorus. Es šoruden paviesojos patērētāju elektronikas izstādē IFA 2012 Berlīnē. Kodolīgais secinājums – 3D televizors vairs nav īsti modē. Tagad topā Smart TV ar internetu un aplikācijām. Redzēja arī plāniņu OLED televizoru un kosmiskās 8K izšķirtspējas televizoru, kas mums mājās varētu ienākt gan pēc gadiem 10-15. Vēl redzēja arī bezvadu blenderi un sulas spiedi. Jāteic, visai interesants izstrādājums. Kopā ar mūsu kolēģi un audio ekspertu Miku Karlsonu mēs testējām 3 dažādas audio mikrosistēmas. Un secinājums ir tāds, tie laiki, kad jūs mājās varējāt ar tām atskaņot vienu kompaktdisku un radio, nu ir pagājuši. Šodien viņi spēja atskaņot gan MP3 failus, viņi spēja atskaņot muziku no jūsu mobilā tālruņa, no USB, viņām ir interneta savienojums un vēl. Taču, jebkurā gadījumā, lai kādas tur būtu tehnoloģijas, pirms jūs pērkat, paklausieties. Vietālunis bez aplikācijām ir kā moderns, milzīgs leduskapis ar lielu saldētavu, bet mēs tajā turam tikai vienu piena paciņu. Šādu salīdzinājumus piedāvāja Artūrs Mednis. Lai neapmeldītos milzīgajos aplikāciju džungļos, Artūrs ieteica sekojošu padomu. Atveram aplikāciju veikalu, apskatāmies 250 populārākās maksas un bezmaksas aplikācijas, kā arī paskatāmies tās aplikācijas, kas visstraujāk aug popularitātē, un mēs noteikti atradīsim kaut ko noderīgu. Daudz mums salīdzinošo testu šogad ir bijis. Starp citu, testējām arī 3 dažādas multifunkcionālās drukas iekārtas un secinājām, ka šodien par nepilniem 50 latiem jūs mierīgi varat nopirkt kopieri, skaneri un drukas iekārtu vienā ierīcē. Pilnīgi pietiekami mājai vai nelielam birojam. Bet pirms pēciet, pārbaudiet, kādas ir tintes iegādes izmaksas turpmāk, lai nesanāk tā, ka visa nauda ir vienkārši tintē. Vai jūs zinājāt, ka ir tādi baltie hakeri? Tie ir IT eksperti, kas īpaši apmācību programmā ir iemācījušies meklēt datortīklu vājās vietas ar tiem pašiem instrumentiem, kurus izmanto sliktie melnie hakeri. Tikai viņi ar šīm zināšanām pēc tam iemācās aizsargāt savu datortīklu uzņēmumā.
Balto hakeru skolā uzzinājām arī 3 vērtīgas padomus, kuras jāzina katram datorlietotājam. Obligāti uzliec paroles savam mājas Wi-Fi bezvadtīklam, uzliec datorā antivīrusu un ugunsmūru programmatūru, un 3. zelta likums – vienmēr skaties, kur tu klikšķini internetā. Lūk, šādi bija secinājumi par šī gada apskatītajām tēmām, bet nu pievērsīsimies nākamā gada tendencēm. Bet, lai noskaidrotu par nākotnes tendencēm, mēs vērsīsimies pie Latvijas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju speciālistiem. Es domāju, mēs skatāmies uz nākamo gadu un vispār uz priekšu, kas būs. Tad es domāju, ka viena lieta tā ir viedtālruņi, planšetes, mākoņu skaitļošana, ja, dati mākoņos. Un līdz ar to paralēli tam arī veidosies dažādas interesantas lietotnes, un mēs aizvien vairāk izmantosim tālruņus, ja varbūt, lai meklētu informāciju, atrastu informāciju, izdarītu kaut kādas darbības. Mēs tā kā visu laiku paliekam ar vien mobīlāki. Ja? Nevienmēr mums varbūt ir vajadzīgs tas dators, mums pietiek ar šo viedtālruni. Ja mēs skatāmies uz telefoniem, pavisam noteikti runa vairs neies tik daudz par dzelžiem. Runa ies tieši vairāk vai mazāk software līmenī, jeb saskarsmes līmenī. Tas būs varbūt displejs, viennozīmīgi te jau būs Full HD, augstas rezolūcijas mazos ekrānos, bet kas svarīgi, daudz dažādas inovatīvas lietas, funkcijas. Es varu galvot, ka nākošais gads saņemot jaunos telefonus, mēs domāsim, wow, kāpēc tas nebija agrāk, un tas tiešām būs forši. Fotoaparātu segmentā tad šogad aizsākās jauna tendence, kad fotoaparāts ir savienojams. Sākot pat ar 100 vatiem, tu var iegādāties fotoaparātu, kam ir Wi-Fi, kam ir kaut kādas dalīšanās iespējas. Tā, telefoni un fotoaparāti mums bija, taču Arti, kā būs ar televizoriem? Tas, kas bija 3 gadus atpakaļ, kaut kas wow, tas tagad ir katram mājās Smart TV, ja biedais televizors. Tas noteikti paliks kā standarts, kā kaut kas, kas attīstīsies un būs daudz intuitīvāks, daudz vieglāk saprotams un galvenais ātrāks un skaistāks. Ja mēs skatāmies uz datoriem, viennozīmīgi Windows 8 ir tendence, un līdz ar to arī mainās pati tā iekārta. Tas ir sākot ar planšetu datoru, ko mēs lietojam vienkārši ar pirkstu vai speciālu irbulīti. Tas ir pierastais piezīmju dators, kuru mēs varam atvērt, kur ir klaviatūra, kur mēs varam ekrānu atdalīt un lietot kā planšeti. Tas ir lielformāta dators, kuram viss lielais ekrāns ir skārienjūtīga virsma, kur mēs, ja gribam, varam nolikt horizontāli un tas kļūst par skārienjūtīgu galdu. Tā kā šādi pielietojumi, viņi ir visdažādākie. Un vēl ļoti svarīgs koncepts ir savienojamība. Viena ražotāja iekārtas pavisam lieliski spēj savienoties savā starpā, atskaņot multimediju failus vai kaut ko, vai pat dokumentus. Mēs varam piekļūt failiem bez vadiem. Un tas ir ceļš, ko ies pilnīgi noteikti visi ražotāji nākošgad. Dzelži, iekārtas un dažādi gadžeti ir viena lieta. Taču vēl straujāk attīstās tā pasaule, kur mums šie dzelži paver. Un es šeit runāju par dažādām aplikācijām, internetu programmām un pakalpojumiem. Kā ir ar tiem? Ja mēs skatāmies uz aplikācijām vai uz tām lietām, kas padara mūsu iekārtas, telefons, dators, televizors gudrus, tad tas, kā es to redzu, tā noteikti nebūs vairs kvantitāte, bet kvalitāte. Runa neies par maksimāli daudz aplikācijām, bet runa ies par kvalitatīvām aplikācijām. Mākoņi, ja, dati mākoņos, informācija mākoņos, informācijas sistēmas mākoņos, es domāju, ka tā ir vēl viena tāda lieta, jo mēs gribam palikt ar vien neatkarīgāki, kad mēs jebkur no mājas, no darba, ja mēs esam atvaļinājumā, ja mēs esam komandējumā, mēs gribam piekļūt vieniem un tiem pašiem datiem un būt vienā un tajā pašā tā kā šajā informācijas laukā, un es domāju, ka tā ir tāda tendence. Ja mēs skatāmies uz to, kas mūs sagaida nākotnē, ja, tad būtiskākā lieta varbūt ir tā, kad mēs esam vairākus gadus runājuši par to, ka nāk mums mākoņu skaitļošana vai cloud computing un tā tālāk. Mēs redzam, ka viņa patiešām ir šeit klāt, un tā ir tāda numur 1 lielākā aktualitāte. Tās tendences, kas ir apkārt nozarē, arī vēl joprojām, ja tas ir sociālās lietas, ja sociālie tīkli aizvien vairāk nāk iekšā mūsu ikdienā gan kā lietotājiem, gan integrējās arī tajā, ko dara uzņēmumi. Mēs ar vien vairāk atstājam informāciju par sevi internetā, un ar vien vairāk tā informācija paliek ar vien lielāka. Un tās tendence, kas ir, kad mūs ar vien vairāk analizē. Jo ir vairāk dati, jo ir vieglāk analizēt, kas es esmu,
kāda ir tā mana darbība, lai man piedāvātu to, kas man ir vajadzīgs. Es domāju, ka tā ir tā tendence, uz ko iet. Es domāju, vēl arī būs tāda attīstība pasaulē visā, kas ir maksāšana saistīts. Visi šie bezkontakta kartes, biļetes uz kartēm, biļetes telefonos, visa šī tēma attīstīsies. Jo aplikācijas jau tad ļoti daudz ir sataisītas un visi ir savirtualizējušies, bet pārdot jau arī gribēs un tā, lai to ar tādu prieku un patiku vienkārši nospied podziņu pirkt, un tu esi nopircis viņu. Bet tagad no visādiem internetiem un gadžetiem pārējām pie vīzijām un tendencēm tepat pie mums Latvijā. Ja mēs runājam par to, kas konkrēti Latvijā būs nākamā gadā, tad es domāju, ka ļoti, ļoti daudzas pašlaik tiek izstrādātas ļoti daudzas lielās valsts sistēmas, valsts informācijas sistēmas. Nākamgad būs ļoti, ļoti daudz dažādie pakalpojumi, būs jauni. Tās idejas, faktiski, kas tika Latvijā domātas, attīstītas, koncepcijas rakstītas jau sen atpakaļ 7., 8. gadā. Tagad tās informācijas sistēmas būs gatavas, un mēs varēsim redzēt un izbaudīt, kas tad tur labs būs. Latvijā droši vien uzņēmumiem viena liela tēma būs tas eiro. Tur viss domās, kā tur uz eiro pāriet, kā to uzskait, nodrošināt eiro. Un tur nākamais gads, ja vien tur neizgāzīs ar referendumu vai kaut kas nemainīsies pasaulē un notiks tā virzība uz eiro, tad daudziem uzņēmumiem tas būs kaut kāda tēma, ar ko viņi tur aizrausies. Mēs strādāsim pie tā saucamā nelineārā satura attīstības, jo cilvēki vien vairāk grib skatīties televīziju. Tad, kad viņiem ir laiks, nevis tad, kad rāda kaut kādu konkrētu pārraidi, mēs strādāsim to, lai televīzija būtu pieejama visur un uz jebkādām ierīcēm. Vēl viens svarīgs infrastruktūras projekts ir lauka internetizācijas projekts, ko Latvijas valsts un radio televīzijas centrs vada, kas arī pieslēgs vairāk kā 160 apdzīvotas vietas optiskajam internetam. Tās vietas, kur komersantiem no biznesa viedokļa varbūt nav tik izdevīgi ierīkot modernu infrastruktūru. Protams, mēs sagaidām arī, ka mobilie operatori turpinās savu tīkla attīstību. Cerams, ka kāds arī sāks ar 4G vairāk strādāt un palielināsies arī mobilā interneta ātrums. Mēs esam interesēti, lai dažādas paralēlās tehnoloģijas attīstās un attīstās arī lietotāju paradumu. Šogad tas arī ir viss. Mēs ar jums tiekamies atkal nākamajā gadā ar jauniem stāstiem par tehnoloģijām un ar jauniem vērtīgiem padomiem. Tiešām vienīgajā, patiešām saprotamajā raidījumā Nākotnes parks. Bet, ja jums sanāk skumpt pēc mums, atcerieties, ka jūs mūs varat sameklēt vienmēr Z-parkā, Twitterī, YouTube, draugos un Facebookā. Meklējiet Nākotnes parks un tur jau mēs būsim. Bet tagad pats galvenais, lai jums veiksmīgs un tehnoloģijām bagāts jaunais gads priekā!